Viena no šī gada konkursā māmiņu uzņēmēju atbalstītajām idejām ir Alīnas Sietiņas projekts kakao ražošana. Ar Alīnu un viņas dzīvesbiedru Anriju tiekos Siguldā, pils kvartālā, kur viņi iekārtojas šokolādes un kakao tirdzniecības un arī meistarklašu vietu. Mēs ražojam kakao un šokolādi no pupiņām līdz attiecīgi gatavam produktam. Mēs īstenībā esam vienīgie Latvijā, kas gatavo tieši no šīm te pupiņām. Tās ir kakao pupiņas, kas nākušas no Ekvadoras. Alīna un Anrijs atgriezušies Latvijā no Islandes, kur abi strādāja, lai varētu tikt pie savas mājas. Šis sapnis piepildīts un tagad jātīst savu biznesa ideju, un te noderēs konkursā gūtais atbalsts. Fantastisku iespēju vispār sievietēm, ģimenēm kopīgi attīstīties un veicināt kaut kādu savu sapni vai ideju uz realizāciju. Un es sasparojos, man liekas, ne tikai sevis dēļ, bet savas ģimenes dēļ. Šī gada konkursā atbalstu 3000 eiro guva arī saimniecības Saules krasts, kuras saimnieki arī ir atgriezušies no ārzemēm un audzē dārzeņus, ogus un vēl daudz ko citu. To, kā ar konkursu izdodas palīdzēt arī tām ģimenēm, kas atgriežas, kā vienu no plusiem vērtē Siguldas novada pašvaldības attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Kristīna Zaķe. Ir māmiņas, kuras savulaik dzīvojušas ārzemēs, un viņas atgriežas šeit un saskata to iespēju un arī izveido savu uzņēmējdarbību ar šo te konkursu palīdzību. Tā kā mēs arī, kā saka, atvedam atpakaļ savus iedzīvotājus. Bērnu kopšanas atvaļinājums ir laiks, kā stāsta Kristīna Zaķe, kad māmiņas arī domā, ko un kā sevi realizēt pēc tam. Parasti jau tās idejas rodās no tā, ka kāds kaut ko dara mājās, pamēģina, sanāk, draugi paslavē vēl kādam kaimiņam. Piltākais ir tieši ar konditoriju, dažādas kūku cepšanas un dažādākie konditorijas izstrādājumi. Ir sāk mājās un tad jau attīstās un tad jau ir nepieciešamas telpas. Tieši tā savu uzņēmējdarbību ir attīstījusi Anastasija Parafiņuka, kur izveidojusi savu konditorijas uzņēmumu un nelielā kūku tirgotāju Siguldas tirgū. Tagad ir pat ļoti iecienīta. Sākās ar pirmā bērna dekretā, un tā arī uz pirmo gadiņu viņai uztaisīja pirmo savu lielo kūku. Tā arī sāku pamazām draugiem iepatikās, viens otrs prasīja, lai uztaisa, un sapratu, ka varu pelnīt. Pastrādājot citās vietās, konditorijās, restorānos, sapratu, ka man vieglāk pašai uz sevim, jo ir arī bērni mājās, un tā arī sāku mājās veidot biznesu. Anastasija arī atzīst, ka šis atbalsts savulaik bija būtisks, lai varētu atspērties un uzsākt savu uzņēmējdarbību. Pirmkārt, māmiņa ar bērniem, viņai ir grūti uzsākt to visu bez kaut kāda atbalsta. Man pirmā krāsnes, ko es dabūju māmiņu uzņēmēju konkursā, pati, principā, uz to laiku es nevarētu pavilkt to visu, jo dekrētā tu sēdi, tev nav tie ienākumi tik lieli. Pirmkārt, tad bija atspēriens, iet uz kaut ko lielāku. Konkursā māmiņu uzņēmēji ar savām idejām var piedalīties māmiņas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novads un bērni ir līdz 10 gadu vecumam. Turpina novada attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Kristīna Zaķe. Atgriežoties no bērnu kopšanas atvaļinājuma, kā saka, saskatīt sevī to uzņēmēju potenciālu, kļūt nevis par darba ņēmējiem, bet arī par darba devējiem, nodrošināt paši sevi, savu ģimeni. Ik gadu šim te konkursam mēs paredzam 12 000, vienai projekta idejai 3 000 atbalsts grantu veidā. Kristīna Zaķe arī vērtē, ka māmiņu piedalīšanās šajā konkursā ir arī kā mācības stunda, lai saprastu, vai esi gatava būt uzņēmēji vai arī nē. Bizness ir risks patiesībā, un ne visi spēja uzņemties to risku, un šīs te grantu programmas ir laba iespēja izmēģināt, saprast, sanāk, nesanāk, vai ir, jāpārprofilē sava darbība nedaudz savādāk vai tam līdzīgi. Tādā ziņā tas ir ļoti vērtīgi saprast, ka sanāk, jo liela daļa arī šīs te māmiņu uzņēmēju atbalsta saņēmējas, viņas vieta un attīstās tālāk, un ir jau māmiņas, kas saka, mēs jau rakstam nākamos projektus, mēs attīstamies, un mēs jau tagad zinām, un jau lielajās programmās mēģinam startēt un attīstīties. Ir tā, ka eksportspējīgi produkti pat tiek radīti. Jāpiebilst, ka līdzīgs konkurss māmiņu uzņēmēji tagad ir arī kaimiņu novadā Robežos, un par šo Siguldas pieredzi interesējušies arī citi novadi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.